Otrdienās 16:10 Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēja saturēt mūs! Labdien! Radio 1 ētrā, kā jau ierasts raidījums par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Tātad jūsu uzmanībai Bumba grozā. Studijā esmu es Elīna Elste, kā arī mūsu šīs dienas viesis - basketbola kluba Jēkabpils galvenais treneris Edgars Teteris. Sveiks, Edgar! Labdien! Gribu tikai pateikt, ka raidījuma otrajā daļā mēs sazvanīsimies ar komandas otro treneri Andri Čeriku. Bet, jautājums par pagājušās nedēļas basketbola kluba Jēkabpils mājas spēlēm. Tātad pretinieki bija basketbola klubs Jūrmala Fēniks un basketbola klubs Jelgava. Edgar, pagājušajā raidījumā tu teici, ka šīs spēles būs ļoti svarīgas. Vai gandrījums sajūta par to, ka izdevās paveikt iecerēto un cik nozīmīgas tomēr bija šīs spēles? Protams, ka ir prieks par izcīnītajām divām uzvarām. Vēl jau vairāk tāpēc, ka mēs neparādījām labāko sniegumu. Un patreiz pēc jaunā gada ir iestājusies tāda tā kā sportiskās formas kritums, neliela bēdre, bet par spīti tam, es jau esmu vairāk kārt atzīmējis, čaļi parādīja raksturu un tieši cīņas par šīs divas, kā jau es minēju, ļoti svarīgās uzvaras tika izcīnītas. Tātad fiziskais vai tiešām tas vēlme uzvarēt bija tā galvenā, vai mēs varam uzskatīt, ka šīs te, pieņemsim, Jūrmalas komanda, vai viņi ir līdzvērtīgi Jēkabpils komandai? Jā, mēs esam divreiz zaudējuši sezonas gaitā Jūrmalas komandai, un arī mājas spēle, kas bija sezonas atklāšanas spēle, kas bija ļoti nepatīkami. Tā kā mēs noteikti nevaram nenovērtēt Jūrmalas komandu, viņi spēlē labi, cīnās katrā spēlē, un nevienam ar šo komandu neklājās viegli. Jā, bet es joprojām uzskatu, ka mūsu potenciāls tomēr ir augstāks, un es ceru, ka ceturtā spēle, kas mums palikusi Jūrmalas komanda, ka mums izdosies izcīnīt uzvaru. Un līdz ar to arī vienādu uzvaru un zaudējumu skaita gadījumā, tātad šī gadījumā mēs būsim augstākā Jūrmalas komanda, kas var būt ļoti svarīgi. Tātad tu vēl plāno tomēr izvilkt no komandas krietni vairāk nekā tas ir izdevies līdz šim brīdim? Kā jau es minēju, salīdzinājumā ar sezonas sākumu mēs tomēr uzlabojām savu sniegumu, izdevās arī vairāk uzvaru sēriju, un tad nāca jaunā gada pārtraukums, pēc tam varbūt mazliet negaidīts zaudējums Liepājas komandai. Tagad pēc šī zaudējuma spējām saņemties uzvarēt šīs divas komandas. Tad es domāju tomēr, ka šis komandas sniegums ir vērtējums ar augšupejošu līkni. Tad mēs progresējam un cerams, ka savu augstāko punktu mēs sasniegsim pavasarī, kad būs izšķirošās spēles. Kad būs iespēja iekļūt play-offā. Jā, kad būs iespēja, cīņa par play-off nav beigusies. Turnīra tabula ir ļoti blīva un cīņa turpināt. Pastāsti, vai raksturs lika uzvarēt arī svētdienas spēlē pret BK Jelgava, jo pirmais puslaiks tika aizvadīts viduvēji, savukārt otrais puslaiks bija pilnīgi pretējs. Kas notika pārtraukumā? Kādas vārdas un kādu iedrošinājumu tu izvēlējies šajā gadījumā un, kas uzrunāja komandu, ka viņi tiešām bija gatavi saplēst savus pretiniekus? Čaļi ir profesionāļi un viņi paši saprot pēc slikti aizvadītā pirmā puslaika, kad viņiem ir jāsaņemās. Jā, tad puslaika pārtraukumā vienkārši izdarījām pareizos secinājumus. Jā, un teica komandai, jā, mēs nevaram uzvarēt šo spēli ar meistarību un mums šī spēle neiet uzbrukumā, tad ir jācīnās par katru bumbu aizsardzībā un agri vai vēl tas tiks atalgots. Jā, čaļi izgāja otrajā puslaikā, trešajā ceturdaļā ļāvām iemest viņiem 12 punktus. Visi kapājās, visi plēsās aizsardzībā un rezultāts neizpalika. Tātad komandas darbs izdarīja savu? Viennozīmīgi komandas raksturs, komandas darbs un komandas tā iekšējā ķīmija. Jā, tas viss nospēlē par labu mums. Starp citu, ir tāds jautājums visam pa vidu. Puslaikā visi basketbols dodas uz ģērbtuvēm. Kas tur īsti notiek? Kas tiek apspriests, par ko tiek runāts? Vai notiek kaut kādi strīdi? Kas notiek aizkulisēs tajā brīdī? Kauties nekaujamies un strīdi ir neizbēgama arī sporta sastāvdaļa. Jā, tāpēc es arī cenšos iepauzēt dažas minūtes pirms es pats iepazīties ar tehnisko protokolu, nomierināties pats pēc pirmā puslaika, atrast varbūt pareizos vārdus un ļauj spēlētājiem dažas minūtes izrunāties pašiem. Ja viņi paši saprot, ko viņi darījuši nepareizi, ļauj viņiem arī nomierināties. Un es domāju, ka arī pirms manas atnākšanas notiek konstruktīvas sarunas starp spēlētājiem. Pēc tam kopīgi mēs izanalizējam, ko mēs varam darīt labāk.
un ejam uz otro puslaiku un cenšamies izlabot tās kļūdas, kas tika pieļautas pirms tam. Pēc pēdējās spēles tiešām liekas, ka tas laiks ir ļoti svarīgs starp puslaikiem, jā? Jo tajā var pilnīgi visu mainīt un emocionāli noskaņoties pilnīgi pretēji, nekā tas bija spēles pirmajā pusē. Tātad atgādināšu, ka ar mums šodien studijā bija basketbola kluba Jēkabpils galvenais treneris Edgars Teteris. Paldies tev liels, Edgar, ka bija šodien ar mums. Vēl tikai noslēgumā viens vienīgs jautājums. U18 jau drīzumā, 28. datumā. Kādas ir prognozes? Prognozes mums šī spēle jāuzvar. Mēs esam viennozīmīgi favorīti, un mēs nedrīkstam atļauties paklupt šī spēlē, jo šī uzvara mums ļoti nepieciešama, jo ceļš mēs spēlējam mājās. Bet, kā jau es arī esmu minējis, kad man prasīja iepriekš par šo spēli, mēs negaidām vieglu spēli. U18 ir jauna ambicioza komanda, viņi spēlē pietiekoši saturīgi, un es domāju, ka jau diezgan pasenais Valmieras piemērs parāda, kas notiek, ja šo komandu nenovērtē. Tā kā mēs noskaņosimies kārtīgai cīņai, iesim un kapās. Tikai un vienīgi uzvara un cīņa par katru laukuma centimetru, kā tu to parasti saki. Jā, un arī pēdējā spēlē un visās iepriekšējās spēlēs skatītāju atbalsts bijis fantastisks, un mēs gaidām arī tādu pirmdienu, jo arī pret šo komandu būs svarīgs 6. laukums spēlētājs, jā, kas ir šī gadījumā Jēkabpils skatītāji. Jēkabpils skatītāji un klausītāji un visādi citādi atbalstītāji tiek gaidīti tātad uz spēli. Kā jau Edgars minēts, tiešām ļoti daudz nozīmē basketbola klubam. Paldies liels, Edgar, un tad jau tiešām veiksmi nākamajā spēlē, kas būs janvāra mēneša pēdējā mājas spēle. Kā jau minēju, tātad otrajā raidījuma daļā sazvanīsimies ar basketbola kluba Jēkabpils otro treneri Andri Čerieku. Esam atgriezušies no muzikālās pauzes. Atgādināšu, ka Radio 1 ēterā izskan raidījums par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī Bumba grozā. Raidījuma otrajā daļā esam sazvanījušies ar basketbola kluba Jēkabpils otro treneri, kurš trenē nevien pirmās līgas basketbolistus. Sveiks, Andri! Sveiki! Tu esi izlaidis pēdējās BK Jēkabpils spēles, un tam ir bijis iemesls. Tu esi tikko atgriezies no Krievijas. Pastāst, lūdzu, ko tu tur darīji? Jā, es ar U17 vecuma grupas zēniem Jēkabpils komandas biju Krievijas pilsētā Oriolā, kas ir 300 km no Maskavas, un piedalījos Eiropas jaunatnes basketbola līgas otrā posma spēlēs. Un tur veicās, cik es zinu, lieliski. Jā, mēs izcīnījām uzvaras visās 5 spēlēs, un pelnīt izcīnījām pirmo vietu. Vai grūti nācās iegūt šo pirmo vietu, vai konkurenti bija gana spēcīgi un teiksim, cik grūti vai cik viegli nācās šī uzvara? Varbūt es teikšu tā, ka pirmā posma spēlēs mēs diemžēl palikām otrie, un pirmais posms bija manā skatījumā daudz smagāks. Grūtāks tas bija Rīgā novembrī, un mēs palikām otrie, un tur līdz uzvarai turnīrā pietrūka 1 punkta, un tāpēc varbūt arī sāpīgāk. Šeit savukārt 3 spēles bija samērā vieglas, bet vienu spēli mēs vinējām, Džeržīnskas komandu vinējām pagarinājumā, tur burtiski ar zobiem izgrauzām, tikām līdz pagarinājumam, un pēc tam pagarinājumā vinējām ar 4 punkti. Un pēdējā spēlē ar Rīgas Daugavas Sportinām komandu mums vienkārši vajadzēja uzvarēt, un sīvā grūtā spēlē, bet beigās pārsvars sanāca 13 punkti, nešaubos. Vai kā tu uzskati, vai Jēkabpils komanda bija fiziski spēcīgāka par saviem konkurentiem, vai tomēr tā emocionālā sagatavotība bija šoreiz svarīgāka? Grūti pateikt. Pirmās spēles mēs noteikti bijām krietni precīzāki par pretiniekiem. Mēs ļoti labi metām no distances, un pretiniekiem vienkārši nebija argumenti. Bet tā kā laika starpība ar Krieviju 2 stundas, un mums tieši tā trešā spēle, ko mēs vinējām pagarinājumā, iekrita, ja nešaubos, 10:30 no rīta. Tas pēc mūsu laika ir 8:30 no rīta. Tātad 7 bija jāceļās, briesmīgas brokastis, un rezultātā mēs tajā spēlē vienkārši nebijām pamodušies laikam. Un
pretinieks to sajūtu un ļāva mums mest no distances, un mēs nevarējām iemest. Bet par laimi izšķirošajos mirkļos laikam mēs ar raksturo cīņas par, gribas spēku izcīnījām šo uzvaru. Par to mums arī ļoti liels prieks. Pastāst lūdzu, kā ir ar treniņu grafiku? Mēs zinām, ka basketbola klubam ir ļoti saspringts treniņu grafiks. Kā ir ar šiem te U17 jauniešiem? Viņiem ir treniņi 4 reizes nedēļā pirms basketbola kluba treniņiem, bet, protams, viss ir atkarīgs arī no spēļu grafika, jo viņi man spēlē arī LBL 3 čempionātā, un tas koriģē treniņu grafiku. Teiksim, rītdien mēs braucam uz spēli Rīgā vakarā, un līdz ar to treniņu vietā būs spēle. Un, cik es zinu, tad arī pavasarī turpināsies, tātad notiks nākamais Eiropas jaunatnes basketbola līgas U17 čempionāta posms, un tas būs Viķepskā, ja nemaldos. Jā, tas būs Viķepskā. Un tur nāks pretī Pērnavas komanda, tad būs vietējā Viķepska, tad būs, ja nešaubos, 2 Krievu komandas un Tartu komanda. Jāpiezīmē, ka šeit spēlē, teiksim, Eiropas jaunatnes basketbola līgā spēlē labākās igauņu komandas, Krievijas, varbūt, teiksim, tā otrā ešalona komandas, bet vienalga, ja, teiksim, mēs spēlējam ar vietējo Oriolu komandu, kur pilsētā ir 350,000 iedzīvotāju, un mums Jēkabpilī, ja nešaubos, 25,000, un ja mēs viņus vinnējam ar 45 punktu laikam starpību, tad es esmu lepns par saviem puikām. Es gan pieļauju, ka tur ir ļoti liels darbs ieguldīts, bet ir jautājums, kas ir līdz braucienam uz Vitebsku, ko ir plānots izdarīt, vai plānots labot kļūdas, uzlabot spēles kvalitāti, kas ir tas primārais? Protams, vienmēr ir uz kurien tiekties, un daudz jāstrādā pie dažādām, jānovērš paviršības, jo īstenībā man lielākās pretenzijas bija pret tādām muļķīgām kļūdām, nepiespiestām kļūdām, dribbles, teiksim, uzdriblējot sev uz kājas, tā ir elementāra koncentrēšanās. Un pie šī elementa es gribētu piestrādāt visvairāk, jo mazāk kļūdies, jo vairāk iespējas dabūt to bumbiņu pretinieku grozā. Bija jāpiestrādā pie nedaudz modernākiem aizsardzības veidiem, un es domāju, ka arī Vitebskā mums ir labas iespējas varbūt pat uzvarēt to posmu, bet jāparāda labs sniegums. Es domāju, ka iepriekšējie 2 posmi ir pierādījuši tiešām, kad jēkabpiliešiem ir iespēja izcīnīt ļoti labu vietu, un cerams, ka pirmo, protams. Kā tu kā treneris vērtē perspektīvā? Cik liela iespējamība, ka šie jaunieši, kuri pašreiz ir U17 spēlētāji, kādu dienu spēlēs arī pirmajā līgā? LBL 1, es domāju, LBL 1, jā. Jā, protams, ir tā, ka kādi 3-4 puiši no šīs komandas ir ļoti talantīgi. Tur ir gan ātrums, gan arī precizitāte, bet, protams, viņiem ļoti daudz jāstrādā. Bet 3-4 puiši no šīs komandas varētu potenciāli nākotnē spēlēt BK Jēkabpils sastāvā. Un aizstāvēt jēkabpiliešu vārdu visā Latvijā. Jā. Skaidrs, labi, paldies tev liels, Andri, apsveicam ar patiesi labu tavu un tavu audzēkņu darbu un tavu kā treneru sasniegumu. Cerams, ka tiešām nākamajā posmā, kas būs jau Vitebskā, būs tikpat labi kā minimums panākumi. Paldies tev liels un tad jau veiksmīgi. Jā, liels paldies. Jā, uz redzēšanos. Noslēgumā Radio 1 klausītājiem vēlos atgādināt, ka šonedēļ basketbola klubs Jēkabpils, neskatoties uz to, ka nav paredzētas spēles, tomēr būs sastopami arī 2 pasākumos. Vispirms šodien notiks Sporta laureāts 2012, kur tiks apbalvoti sasniegumiem bagātākie Jēkabpils sportisti, kuri ir paveikuši attiecīgi sasnieguši kaut ko pagājušajā gadā. Tur, protams, būs arī basketbola kluba pārstāvji, jo nav brīnums, basketbola klubs ir izveidots tieši pagājušajā gadā, tieši 2012. gadā. Savukārt, tajā pašā dienā, 25. janvārī, notiks arī Jēkabpils jauniešu domes organizēts pasākums, kas norisināsies Jēkabpils sporta namā. Tātad tas ir nakts turnīrs streetbolā. Par to, kas tur notiks un kādēļ tur būs arī basketbola kluba Jēkabpils basketbolisti, kā jau ierasts, var izlasīt kluba mājaslapā www.bkjēkabpils.lv. Uz tikšanos jau nākamnedēļ, otrdienā.
Otrdienās 16:10 Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēj saturēt mūs!